Faktiski 2005. gadā nevalstiskās organizācijas jau bija ieguvušas informāciju no vispasaules dažādām nevalstiskām organizācijām, kuras veido sadarbību starp valdību un nevalstisko organizāciju sektoru. Un bija šie piemēri gan no Kanādas, gan no Igaunijas, gan no citām valstīm, Anglijas, kā tiek strukturēti veidots dialogs ar valdību. Un tad radās ideja izveidot šo te nevalstisko organizāciju un valdības sadarbības memorandu. Sākotnēji tā ideja bija ļoti pozitīvi uztvērta valdības pusē, bet mēs sapratām, ka tas bija uztvērts pozitīvi ar tādu mērķi, šo sadarbību, ar šīs sadarbības palīdzības spodrināt valdības un tajā laikā esošo politiķu spalvu, bet beigās pašas organizācijas neļāva tam kļūt par tādu tukšu skaņu, bet šajā te memorandā sāka īstenot lietas un runāt par jautājumiem, kas kopīgas visam NVO sektoram, un tādējādi šī sadarbība ir kļuvusi daudz jēgpilnāka. Mēs šodien arī Frēmanas kundze stāstīja, ka tas tomēr ir unikāls tāds produkts, jo īstenībā varbūt Kanāda, varbūt kaut kur, bet tieši šādā formā, kā viņi paši saka, šāda sadarbība vispār ir unikāla. Es teiktu tā, Latvija vienmēr tiekusies būt unikāla un kaut kur īpaša, bet, protams, šāda veida instrumenti viņi nebūtu iespējami, ja nebūtu kādi starptautiski piemēri. Un tas, protams, arī tajā brīdī, kad mēs runājam par šo sadarbības izveidošanu, tie argumenti tika izmantoti, kāpēc citās valstīs tā ir, un Latvijā šāda instrumenti nav. Un tas deva mums arī papildus bonus šajā te argumentācijā, kāpēc šai te sadarbībai būtu jāveidojas. Jo principā mums jāsaprot ir, ka valdībai un valsts pārvaldei ir citi mērķi, un nevalstiskām organizācijām ir citi mērķi. Un viņas šis memorands ir tāds kruspunkts, kur šie te dažādie mērķi saskarās un, protams, nevalstiskām organizācijām dod iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un aktualizēt tos jautājumus, kas viņām ir būtiski. Jo tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz memorandu, daudzas lietas, kuras bija tehniski iekļautas memorandā, kuras NVO uzskatīja, ka šajā memorandā ir jābūt, tomēr no juristu puses tika izsvītrotas ārā. Un mēs nevarētu teikt, ka mēs bijām tajā brīdī gandarīti par memoranda tekstu kā tādu. Vai jūs esat tādi, ērti partneri, vai jūs daudz viņiem traucējat vai palīdzat? Vai kā traucēt vai palīdzat dzīvot? Es vienmēr teikšu tā, ka demokrātijas plusi ir tajā, ka organizācijas ar saviem viedokļiem ļauj pieņemt daudz informētākus lēmumus valsts pārvaldei. Un ja šie te NVO viedokļi ir pamatot ar faktiem, datiem un piemēriem, viņi var būt arī neērti partneri. Un galvenais, lai būtu tā situācija tāda, ka tie partneri, kas kļūst neērti, lai viņi nekļūtu zaudētāji visās frontēs, lai viņi nekļūtu apspiesti, varbūt kaut kādās gan izpausmēs no valsts pārvaldes puses, tādā institucionālā mērogā, gan arī tādā ikdienas pieeja. Man liekas, mums Latvijā arī, neskatoties to, kādi instrumenti mums ir, jāmācas vienkārši savstarpēji cieņpilni sarunāties un ieklausīties arī tajos zobainajos un varbūt nevienmēr patīkami klausīties tajos partneros, jo visticamāk viņi jau grib tomēr beigās panākt to, ka tas lēmums ir daudz labāks priekš tiem cilvēkiem, kurus dzīves tas ietekmēs. Lai NVO kvalificētos šādām pasākumam, kā memoranda parakstīšanai, kāds tas ceļš ir jāiziet, nodibināties, savākt biedru grupu, atrast ideju? Manuprāt, būtu jāsāk ar to trešo, ko minēja, tā ir ideja, kas ir tās izmaiņas, ko vēlamies ieviest sabiedrībā vai kādai konkrētai sabiedrības grupai, un ka tās izmaiņas panākt, un tad savukārt skatīties, vai vienmēr ir nepieciešama biedrība. Daudzas lietas var izdarīt arī ne juridiski noformulējoties un ne juridiski reģistrējoties, bet, protams, šis memorands ir tieši īpaša saikne starp valdību un profesionāli organizēto un nevalstisko organizāciju sektoru. Cik jūs bijāt, kad sākās šis te pasākums pirmajā gadā? Kā jūs esat auguši? Memoranda kontekstā? Jā. Memoranda kontekstā es varu teikt, ka Latvijas Pilsoniskā alianse tajā brīdī, kad mēs runājam par šo sadarbību, mēs vēl nebijām juridiski reģistrēti uzņēmuma reģistrā, bet tas skaidri parāda to, ka svarīgi ir ideja un tikai tad tas institucionālais izpildījums.
Un memorands ir audzis gadu laikā ļoti strauji, un, manuprāt, arī līdz būtu jāaug šai struktūrai, kā viņš tiek īstenots, jo nevar būt tā, ka mums ir tāda pati institucionālā struktūra ieviešot memorandu, kad ir 15 organizācijas, kuras paraksta memorandu, tā kā sākotnēji parakstīja, vai nedaudz vairāk, un tagad, kad jau iet pāri 300, ir jāsāk domāt par to, kāds tas memorands un viņa ieviešana izskatīsies nākotnē. Kas viņiem jādara, lai viņi vispār varētu sākt piedalīties šādā pasākumā? Bieži vien Latvijā mēs novērojam to, ka cilvēki grib šaut zvirbuļus ar lielgabaliem un saskata to savu tiesību aizstāvēšanu caur to, ka viņi raksta vēstules pašām augstākām amatpersonām, bet tajā pašā laikā nav iepazinušies ar tiem noteikumiem, kas pastāv pašvaldību līmenī un tām savām iespējām pašvaldību līmenī. Mūsu normatīvie akti paredz to, ka iedzīvotājiem, organizācijām ir tiesības zināt, informācijas atklātība. Ir daudzas lietas, kuras vienkārši organizācijām nebūtu jānāk uz Rīgu, kā teiksim, un viņas varētu risināt reģionālā līmenī. Bet ir situācijas, protams, kad organizācijām ir vērts varbūt ne tikai parakstīt memorandu, bet arī ar saviem jautājumiem griezties pie organizācijām, kuras ir bijušas iesaistītas šajos līdzdalības procesos un jautāt, kā jūs darījāt to vai kā jūs atrisinājāt vienu vai citu jautājumu. Un bieži vien ir tā, ka nevar salīdzināt liela vai maza organizācija Rīgā vai reģionā. Arī Rīgā ir organizācijas, kuras lielās pilsētās ir organizācijas, kuras nepārzina šo lēmumu pieņemšanas procesu, un viņām ir ļoti liels grūtības. Viņi saka, mūs neviens nedzird. Bet tajā brīdī, kad tu konsultējies ar organizācijām, kuras to jau ir darījušas, tas ceļš paliek daudz vienkāršāks. Kā līdz jums var atnākt un vismaz to pirmo konsultāciju dabūt, jūs esat pietiekami atvērti vai jau tas limits ir sasniegts 300 organizācijas pietiek jau? Es teikšu tā, alianse ir memoranda otrā puse, tā kā turētājs tehniski otra memoranda daļa glabājas pie alianses. Mēs esam ļoti atvērti, mūsu mājaslapā ir visi kontakti, mobīlie telefoni, e-pasti un tam līdzīgi. Tas ir ļoti atvērts process, un, manuprāt, Latvija tajā ziņā ir unikāla, ka šī iespēja iesaistīties jebkuram ir fantastiska.